tu atkal ar bandinieku aizgāji laignu vietā, tu nesaproti, ka tas tā nestrādā reāli. Es taču tev teicu, ka tas ir zirdziņš, nevis bandinieks. Kā tas starpība, šaks un mats? Atkal tu uzvari. Es taču teicu, ka vajag atdot to šaku galdiņu mazbērniem. Bet tu tikai saki. Kā tikai sacensties. Labi, nestrīdēsimies. Labāk iesim paskatīties vakara panorāmu. Nacionālajai reliģijai basketbolam pievienojas aizvien vairāk sekotāji. Jūrmālas teritorijā nomērotas pulcēšanās vietas. Iesakām būt uzmanīgiem. Basketbola grūtas ir litīgas, tomēr skar arī jūs. Drošības pasākumu ietver panākt piebūtības nesāšanu un ģērbšanos Latvijas karoga krāsās. Drošība ir pirmajā vietā. Nenotiek lielākais latviešu tautas festivāls pasaulē, kā jau ilgāk arī šoreiz. Pasākuma apmeklētāji mērojuši aptuveni 2000 km garo ceļu Golfas solī. Galvpunktā viņus sagaidīja sarunā krustu darbinieki. Pagaidām pasākums norisinās bez upuriem. And hope. Latvijas malas izlases iegūsi zelta medaļu turnīrā uz Marsa. Sportists atgriezīsies Latvijā 20. maijā, kad ceļam iegriežoties atpūtā uz Mēnesi. Par saviem sasniegumiem viņš saka, ka uz Zemes uzvar esot bijis vieglāk būt nekā starptautiskajās sacensībās. Latvijas zinātnieki pierādījuši, ka gatavojoties vasaras pavasarī sezonai, ieteicama bezierobežojuma diēta, atļauts pašražot jebkuru ēdienu 3 reizes dienā. Šobrīd tas tiek uzskatīts par efektīvāko līdzekli cīņā pret plāšu sindromu. It's just in a soup of its own fermentation. Un tagad ieskats Latvijas televīzijas arhīvā. Pirms 50 gadiem, 5. maijā, Māris Zālītes grāmatas 5 pirkstu pirmatskaņojuma ieraksts Jūrmālas valsts ģimnāzijā 2016. gadā. Dzeļas lasījumi pārtrauc kopienas pozitīvisma dēļ organizētu zirgniecību. Spilgti atceros brīdi, kad Imants Ziedonis bija Tukumā vienā no pēdējām reizēm. Tad mēs daudz runājām par reiz Tukumā ziedējušo kasteņu skaistumu un smaržu. Mēģinājām aizbraukt apskatīties, taču to kasteņu, ko viņš bija domājis, tā arī neieraudzījām. Tajā brīdī man šķita, ka viss latviešu spēks, visa vēsture, kas mums ir bijusi, ir šai vienā mirklī. Tajā, kad dzejnieks paņem rokās šī bērna bizi. Tu redzi, ka viņš ir sajūsmā.